sveces uzrunu cilvēkiem. Jūs iededzāt mani, un tagad domīgi lūkojaties manā gaismā. Varbūt jūs mazliet priecāsieties. Es katrā ziņā priecājos par to, ka degu. Ja es nedegtu, tad es atrastos kādā kastē ar pārējām, kuras nedeg. Tādā kastē nav mums vispār nekādas jēgas. Es esmu kaut cik vērtīga tikai tad, kad degu. Taču kopš man iededzināja, es palieku arvien īsāk. Var iedomāties, ka pēc kāda laika no manis paliks pāri tikai maz gabaliņš. Žēl. Taču pastāv tikai divas iespējas. Vai nu es vesela un neskarta palieku kastē un nezaudēju ne kripatiņas no sevis, bet tad es nezināšu, kāpēc es vispār esmu. Vai nu es dodu gaismu un siltumu un zinu, kam esmu domāta, taču man par to ir kaut kas jādod, kaut kas no sevis pašas. Tas ir skaistāk nekā augstai bezvērtīgai gulēt kastē. Tāpat ir ar jums cilvēkiem. Vai nu jūs dzīvojat paši sev, tad ar jums nekas nenotiek. Jūs neko nezaudējat. Taču arī tā īsti nezināt, kāpēc jūs dzīvojat. Jūs esat kā sveces kastē. Vai arī jūs izstarojat gaismu un siltumu. Tad jūsu dzīvē ir jēga. Tad cilvēki priecājas, ka jūs esat. Taču par to jums kas jādod. No sevis paša, no savas uzticības, no savām skumjām, no savām bailēm un ilgām. No visa, kas jūsos mīt. Jums nav jābaidās, ka paliekat mazāk. Tas ir tikai ārēji. Iekšēji jūs kļūstat arvien gaišāk. Redzat, kādu sveci degam, atceramies, ka tāda degoša svece esat arī jūs.